Labvakar, mans mazais un lielais pasaku draugs. Es esmu latviešu Šveicē, un šovakar arī pasaka no rudenīgās Siguldas. Pasaka par pasaku pilsētu un tās iedzīvotājiem. Aiz plaša lauka, aiz bieza tumša meža, aiz tāla ceļa, aiz cukura kalna ir pilsēta. Ai, draudziņ, ja tu varētu pēc manas vēlēšanās, pēc tavas paša pavēles pēkšņi nokļūt šajā pilsētā, tev pat mute paliktu vaļā aiz brīnumiem. Mājas tur ir būvētas no šokolādes. To jumti ir ledenītēm nojumti. Logu slēģi katrai mājai ir no kliņģeriem, bet uz pilsētas piparkūku torņu smailajiem galiem grozās cukurgailīši, vējrāži. Nav iespējams nosaukt visus pasaku pilsētas brīnumus. Pirmkārt, tur pašā augstākajā tornī, zem runājoša pulksteņa, mazā istabiņā ar krāsainu stiklu lodziņu, dzīvo visā plašajā pasaulē pati gudrākā feja. Ar šokolādes medaļu viņa ir beigusi visu burvības zinātņu akadēmiju. Viņu sauc par labo feju. Otrkārt, pasaku pilsētā dzīvo pasaulē pats jautrākais pastnieks, jogdaris un liels smējējs. Viņš prot tik aizrautīgi smieties, ka visi, kas ir viņa tuvumā, pēkšņi arī sāk smieties. Viņu tā arī sauc – jautrais pastnieks. Treškārt, pasaku pilsētā nelielā šokolādes būdiņā dzīvo 3 visgudrākie rūķi. Rūķu vectētiņš, viņam ir gara bārda un galvā sarkana burvju cepure. Rūķu dēls, viņam ir rudas ūsas un galvā zila burvju cepure. Un rūķu mazdēls. Viņa resnais deguntelis nosēts ar vasaras raibumiem un uz pakauša uzlikta zaļa burvju cepure. Rūķi prot izārstēt vardei iesnas un salāpīt spārei pārplēsto spārnu. Un, ja vajadzīgs, viņi izārstēs uzreiz visus pasaku pilsētas iedzīvotājus no visām slimībām. Bet, patiesību sakot, teiksmēnās pilsētas iedzīvotāji dzīvo pēc stingra režīma. No rītiem viņi, protams, nodarbojas ar rīta rosmi, aplaistās ar augstu ūdeni, mazgā rokas pirms ēšanas, laikus iet pastaigāties un gulēt. Tāpēc neviens no viņiem neslimo. Pilsētā ir arī lidojošo lietu sargu pārdevēja. Ir tur kurpnieks, kas šuj 7 jūdžu zābakus, ir maiznieks, kas cep lecrausīšus, tie paši ielec jums mutē. Arī visi pārējie pasaku pilsētas iedzīvotāji, katrs ar kaut ko tevi pārsteigs, draudziņ. Protams, ja tu reiz pēkšņi nokļūsi pasakā. Domāju, ka tādā gadījumā viņi tev vispirms pastāstīs par pasakaini brīnišķīgo strūklaku, kas atrodas aiz galvenā pilsētas laukuma, mazliet pa kreisi no parka. Strūklakas zilās, sudrabotās, zeltainās šaltis uzlido gandrīz līdz debesīm, gandrīz līdz zilsārtajiem mākoņiem un krīt zemē, sadalīdamās simtās burvju šļakatās. Ja kāds nomazgāsies šajā brīnumūdenī un iedzers 3 malkus, tad jebkura viņa labā vēlēšanās piepildīsies. Dzīvot šajā pilsētā ir īsta laime. Visi tās iedzīvotāji ir pasakaini pieklājīgi. Pat suņi kautreiz pārāk skaļi riet, bet kucēni sniedz ķepu garām gājējiem, lai sasveicinātos. Zvirbuļi šai pilsētā neiedrošinās kauties. Kovārņi un kraukļi neķērts, bet klusi un mierīgi risina savas putnu problēmas. Cukurgailīši, vējrāži uz piparkūku torņiem katru rītu modina pilsētas iedzīvotājus ar saucieniem. Kikerigū, celieties augšā, labrīt! Tā ir pati pieklājīgākā pasaku pilsēta visā pasaulē. Un naktī tu par šo pasaku pilsētu vari pasapņot, jo pasaka nu ir galā. Ar labu nakti!